Aplausos, dāmas un kungi, turpinās! Nu, jūs tikko dzirdējāt vienu brīnišķīgu, fantastisku, Valmierai īpašu dziesmu. Kā man saka, austiņā tā ir neoficiāli oficiālā vai oficiāli neoficiālā Valmieras himna, vai tā varētu būt? Kur saka, ka tā ir? Ar aplausiem? Stāv pāri visam Valmiera, un to jums izpildīja Vidzemes augstskolas un Valmieras kultūras centra jauniešu koris Skan. Patiešām brīnišķīgi pieskandināts rīts. Es jau gribētu teikt, ka pat no vakardienas jau mums viss labi un brīnišķīgi skan. Un tāpēc šajā brīdī, mīļie draugi, dāmas un kungi, es jums gribētu teikt apsveicu ar to, ka mēs visi esam satikušies šeit, biznesa formā, māksla būt uzņēmējam. Juhu! Un otrkārt, ko es gribētu vēl šodien teikt, brīnišķīga diena! Jūs jau saprotat, vai ne? Man liekas, ka Dons patiešām vakardien parūpējās, lai mēs šodien pamostos ar vēl lielāku smaidu. Jo mēs jau tā bijām priecīgi, ka mēs satiksimies biznesa fórumā un smelsimies visādas iedvesmas, visādus labus, brīnišķīgus stāstus. Un patiešām šodien formā fokus ir uz cilvēku. Un Dons patiešām, manuprāt, ir tāds pierādījums tādam, pārcilvēciskam spēkam, tādai cilvēciskai jaudai, cilvēciskai sirsnībai. Un es arī braucot uz šejieni sapratu, kāpēc tieši es šodien ar jums tiekos. Jā, man nedaudz no aizmuguras jauc ar Donu brīžiem. Ir tāda lieta, bet Dons ir Artūrs, es esmu Mārtiņš, Dons ir Šingerejs, es esmu Počs. Tātad Mārtiņš Počs šodien ar jums, no aizmuguras droši varat dēvēt par Donu. Un patiešām tas cilvēciskais faktors arī var sajaukt no aizmuguras, var priecāties par cilvēka panākumiem. Un galvenais jau, kas stāsta par cilvēku, ir cilvēka darbi. Un
ja vēl pats cilvēks var izstāstīt tos kalnus un lejas, kā saka, tās mazās asariņas un lielos priekus, ko šajā ceļā viņš ir paveicis, nu tad tā ir pievienotā vērtība. Un patiešām šodien mēs dzirdēsim vairākus stāstus ar pievienoto vērtību. Tieši tāpēc mēs šodien šeit esam sapulcējušies. Un kā man te ir rakstīts savos pieredzes stāstos, un šos stāstus, ko mēs dzirdēsim, tātad pieredzes stāstus mēs dzirdēsim par uzņēmuma komandas sadarbību, darbinieku labbūtību, investoru un klientu piesaisti, par citiem uzņēmēju darbībā aktuāliem jautājumiem, priekšplānā izvirzot cilvēku kā vērtību. Un patiešām, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, jo šobrīd, kad mākslīgais intelekts ir jaunais internets un patiešām tās tehnoloģijas iet straujiem soļiem uz priekšu un liekas, ka tehnoloģija ir visur, ir tev rokā, ir tev mašīnā, visur, kur tu ej, bet neaizmirstam, ka aiz tā visa stāv cilvēks, ka tas kalpo cilvēkam un tanī brīdī, kad mēs jau sākam kalpot tehnoloģijai, atceramies, ka tomēr vajadzētu tā būt, ka tehnoloģija kalpo mums, brīnišķīgiem, fantastiskiem cilvēkiem, lai padarītu mūsu dzīves labākas un feinākas. Un šodien dzirdēsim vairāku brīnišķīgu cilvēku uzņēmēju stāstus, bet, lai mēs varētu atklāt šodienu, es gribētu dot vārdu arī kādam ļoti nozīmīgam cilvēkam Valmierā, tāpēc ar jūsu aplausiem un sirsnībā, smaidiem uz skatuves aicinu Vidzemes cilvēcīga kļūda. Dāmas un kungi, patiešām par cilvēku ļoti labi, ka fokus ir uz cilvēku un par šādām lietām. Es ceru, ka Baika kungs man piedos šo te. Tāpēc, dāmas un kungi, ar jūsu aplausiem Valmieras novada pašvaldības domas priekšsēdētājs Jānis Baiks. Ir jau var sarežģīts un garš tas nosaukums, Vidzemes augstskola kaut kā vieglāk skan, vai ne? Visi kārtībā. Prieks būt ar jums šodien. Īpašais jau 8. pasākums. Un akcentēsim šodien cilvēks kā vērtība, jo mēs dzīvojam tādā tehnoloģiskā sacensību laikmetā. Jo šobrīd liekas, ka mākslīgais intelekts tagad, kas strauji attīstās, tūliņ visu darīs mūsu vietā jau, un daudz jau izmanto studenti, tur darbus raksta un vēl nezinu, ko mēs tagad pētam un darām. Visas iekārtas, kas ir ienākušas, viņas mūs ir pārņēmušas brīžiem, un viens otrs tikai to vien dara, kā dzīvo savā sociālā vidē un pat īsti nesaprot, kas ārā notiek. Ja? Un faktiski, manuprāt, šī lieta tomēr ir nedaudz tā kā jāpārdzīvo, un visām šīm tehnoloģijām ir nevis jāizvieto cilvēks, bet ir jāpadara mūsu ikdiena un mūsu darbs vieglāks. Tāpēc viņas ir radītas, nevis tāpēc, lai tie darītu mūsu vietā kaut ko tādu, kas būtu mums pašiem jādara. Jā, sacensība laikmets arī bizness ir sava veida sacensība, kurš labāk, kurš ātrāk, kurš lētāk, kurš skaistāk, kurš kvalitatīvāk. Un tā ir tāda patstāvīgā sacensība, kurā mēs visu laiku esam iekšā. Un jā, šobrīd tikko teica, kur vakar lielā sacensība Dons beidzot mums 8. reize, un pēc 8 gadu pārtraukuma beidzot Latvija tiek finālā, ja, tā kā forši. Hokejs šodien sākās atkal, mēs visi tādās sacensībās esam visi kopā šajās. Tā kā Eirovīzijā visi tur par Donu un hokejā mēs visi cīnīsimies, bet brīžiem gribētos, ka mēs arī biznesā tā visi viens par otru cīnamies nevis par to, ka es kaut ko tur pielikšu kāju priekšā, lai man tam konkurentam kaut kas nesanāk. Un es domāju, ka to mēs visi varam, un es arī redzu, ka Valmiera un Valmieras novads ir tāds ļoti labs piemērs tam, ka mēs viens otram sniedzam to atbalsta plecu, viens par otru cīnamies, esam gatavi padalīties ar to, kā mums ir gājis, izstāstīt noslēpumus. Un bieži vien tie noslēpumi jau nemaz nekādi tur īpašie nav. Tikai tas, kad cilvēks ir uzdrīkstējies, pārkāps pāri savam kaut kādam tam, ko tā kā likās, kad es to nevaru, ja, un kaut kā tad arī tas viss aizgājis. Un šodien būs izcili stāstītāji, kuri tiešām pastāstīs, ko ir panākuši dzīvē,
aicinu iedvesmoties no tā visa, bet vēl par sacensībām runājot, šodien interesanta diena, starp citu, Valmieras salātiem 55 gadu jubileja. Un šodien mēs pirmo reizi rīkojam sacensību 7 vakarā ir par garšīgākiem Valmieras salātiem. Tā kā Olimpiskā centra šodien ir tirgotāja diena laikā, tiks noskaidrots šī gada labākais Valmieras salātu izveidot. Arī sacensība, tā kā piedalīsies vairāk gan restorāni, gan individuālie. Ja salāti nāks ar saviem integrantiem, uz vietas ir jāsamaisa un man galvenais būs visi jānogaršo, tas būs tas traģiskākais. Bet vēl par sacensību runājot. Vakardien mums bija ļoti sirsnīgs pasākums ar jauniešiem, ar Valmieras novada skolēniem, kuri ir uzvarējuši dažādās gan novada, gan valsts olimpiādēs. 88 jaunieši, kas ir uzvarētāji šobrīd. Un tas tikai norāda to, bet vispār kopumā bija piedalījušies tur 1600 gandrīz jaunieši bija piedalījušies dažādās olimpiādēs no mūsu novada. Un te es redzu, ka mums ir nākotne, un mūsu kopējais tas darbs un pienākums ir, ka tie 88 jaunieši var darboties un panākt to, ko viņi dzīvē ir iedomājušies šeit pat uz vietas, lai viņiem nav nekur jābrauc projām. Un to mēs visi kopīgi varam izdarīt. Jūs kā uzņēmēji varat pavērt savas durvis. Mēs kā pašvaldība varam arī radīt daudz labu augsni biznesam un varbūt arī tām darba vietām labām, kas ir iespējamās. Ja? Un te ir tas, ka daudz lietas mākslīgais intelekts neizdarīs mūsu vietā, jo ir ļoti svarīgi, kāda jums ir apkārt komanda. Jo viens var daudz izcīnīt, bet faktiski vienmēr tās galvenās uzvaras panāk tie, kuriem apkārt ir ļoti forša komanda. Un ir par savu komandu ir jācīnās, par savu komandu ir jārūpējās, ir jāiedvesmo viņi. Un jānovērtē, jo nekad kaut kādas inovācijas vai radošumu, neviens cits, es domāju, mūsu vietā neizdarīs. Un pats būtiskākais, varbūt, kas ir, ko, es domāju, neviens kompjūters nevar izdarīt, tās ir emocijas. Un emocijas bieži vien ir, varbūt kādreiz vajag apvaldīt, kādreiz nevajag apvaldīt, bet arī emocijas vada mūs pa dzīvi un rada daudz interesantas lietas jaunas un aicina arī brīžiem nekaunēties un arī tās savas emocijas arī izpaust. Tā kā esam radoši, rūpējamies par savējiem visapkārt, un mēs visi esam viens spēcīga kolosāla komanda, un mēs viens par otru varam parūpēties un tikai uz priekšu. Lai mums izdodās. Paldies! Paldies! Valmieras novada pašvaldības domas priekšsēdētājs Jānis Baigs. Es vienkārši mazliet aizliecu uz priekštanī visā, jo mēs gribam jūs iepriecināt ar vēl kādu priekšnesumu, un tāpēc šajā brīdī nekavējoties uz skatuves aicināsim Vidzemes augstskolas un Valmieras kultūras centra jauniešu koris Skan ar aplausiem! Vai nepaspēt, tu vari mani nobremzēt, ka tavs acu skatiens miklas pilnais būs tas, kas mani izmērēs gar sienām. Tad, ja nepaspēs neviens mani paraut prom no zemes, redz, kā tu ar mani, redz, kā es ar tevi divas dienas vēlāk kaimiņiem būs norīties, ka tu par mani spēlējies. Redz, kā neizdodas, tev būs jāpadodas. Prieks jau, kur tu rodies, es aizbēgšu uz dienvidiem pa baltiem klubumām.
nebaidies, es nesmu tāds par lieku gudrus Hipokrats, kam žēl laiku notērēt ar tevi. Arī tu jau neesi tā, kas dzīvo tajā pasakā, kur tās princeses guļ stikla sārkā. Redz, kā tu ar mani, redz, kā es ar tevi. Divas dienas vēlāk, kaimiņiem būs noriemies, ka tu ar mani spēlējies. Redz, kā neizdodas, tev būs jāpadodas. Prieks jau, kur tu rodies, es aizvēršu uz vienvidiem pabalkiem un mākoņiem. Redz, kā tu ar mani, redz, kā es ar tevi. Divas dienas vēlāk, kaimiņiem būs noriemies, ka tu ar mani spēlējies. Redz, kā neizdodas, tev būs jāpadodas. Prieks jau, kur tu rodies, es aizveikšu uz dienvidiem pabalkiem kopu mākoņiem. Ja gribi pasēdēt divatā, tu nesaki nē. Ja gribi palikt vienatnē, un neskan telefona zvans, un nesaprast to man, ko tāda jauna meitene jūt. Man jau 30, tev tik 15, un tu saki man varbūt. Tu esi alumīnija cūka, kad pienāks diena, kad dejosi. Tu esi alumīnija cūka, kad pienāks nakts, kad mēs mīlēsim. Tu esi alumīnija cūka, mīra, es zinu, ka tev nav sirds. Tas nevar vairs tā, tik ļoti vilkties garumā. Tu nesaki jā, ja miegs tev nenāk vakarā. Tu nesaki nē, ja pamostos es pagaldē. Es tikai vienkārši lauku zēns, un nesaprast to man, ko tāda veca tantiņa jūt. Man tik 30, tev jau 60, bet tu saki man varbūt. Tu esi alumīnija cūka, kad pienāks diena, kad dejosi. Tu esi alumīnija cūka, kad pienāks nakts, kad mēs mīlēsim. Tu esi alumīnija cūka, mīra,
tas nevar vairs tā, tik ļoti vilties garumā. Domātāji domās dzīvo, vēsturnieki atmiņās, brauc pa mūsu zemi brīvo, omnibus, kas nestājas, pirmā stāvā neticīgie, otrā mazliet laimīgie, Buratino pie pieminekļa ziedus kārto. Muļķu laukā aproka beigās un raugās. Otrā rītā, vai tik nebūs zāle zaļākā? Pēc tam, pēc lielā itnekā, omnibus, omnibus, iebrauc manā dārzā klus. Izbraukā man tomātus, redīsus un burkānus un aizbrauc nezināmā virzienā. Omnibus, omnibus, iebrauc manā dārzā klus. Izbraukā man tomātus, redīsus un burkānus un aizbrauc nezināmā virzienā. Vientulīgā apātijā skumji stūrē šoferis, pat ļoti jautrā kompānijā izskatās viņš aizlidzis. Kontrolieri ārprātīgie, pasažieri nolemtie, Arlekino nesmejas, bet rauj tik sīvo. Pat monarhija nav vairs tā, kas kādreiz bija. Rīta vējos nokrīt zemē lapa pēdējā nekā, un mums vairs nav nekā. Omnibus, omnibus, iebrauc manā dārzā klus. Izbraukā man tomātus, redīsus un burkānus un aizbrauc nezināmā virzienā. Omnibus, omnibus, iebrauc manā dārzā klus. Izbraukā man tomātus, redīsus un burkānus un aizbrauc nezināmā virzienā. Omnibus, omnibus, iebrauc manā dārzā klus. Izbraukā man tomātus, redīsus un burkānus un aizbrauc nezināmā virzienā. Omnibus, jūs ar muzikālu priekšnesumu priecēja jauniešu koris Skan un solisti Aleksandrs Aleksis Tuņķelis un es, Regnārs Nerivs. Un, protams, mūsu komanda mākslinieciskā vadītāja Irēna Zelča un diriģents Rudolfs Vērtiņš.
Un viņi patiešām aizbrauc nezināmā virzienā. Uz kurien viņi brauks, es nezinu. Varbūt vakarā pie Olimpiskā centra satiksimies ar viņiem vēlreiz. Tiešām nezinu, bet patiešām man ir aizdomas, ka mums ir pieteikums uz nākamā gada Eirovīziju. Man liekas, ka diezgan veiksmīgi varētu būt. Kā jums patika? Vai ne? Jaudīgi, krāsaini, drosmīgi. Patiesībā to varētu teikt arī par uzņēmējiem, jo biznesa fórums skan tā patiešām nopietni, bet, kad tu lasi tālāk un māksla būt uzņēmējiem, patiešām ir jāpiekrīt, jo reizēm ir tā, ka uzņēmējiem ir jābūt ļoti radošiem. Tā varētu būt? Nē, nemaz. Tāpat arī māksliniekiem jāsāk būt mazliet uzņēmējiem, lai prastu sev parādīt, pārdot un to visu, tā teikt, iekustināt. Vienvārds sakot, jā, aizsūtīt visiem visu, kam vajag visu informāciju un pareizajā vietā trāpīt. Bet šodien patiešām turpināsim ar tiem iedvesmas stāstiem, smelsimies iedvesmu no mūsu runātājiem, no viņu pieredzēm. Un pirms mēs turpinam, mīļie draugi, uz šīs te smaidīgās, priecīgās nots es vēl gribētu lūgt jūsu aplausus, lai mēs kopīgiem spēkiem varētu pateikt paldies, lai mēs šodien šeit varētu satikties. Tāpēc sakam paldies Valmieras novada pašvaldībai, lai šis pasākums varētu notikt. Juhu! Paldies Valmieras integrētajai bibliotekai par šī fóruma idejas aizsākšanu un būšanu visu šo 8 gadu laikā blakus. Un paldies Valmieras attīstības aģentūrai par pasākuma organizēšanu. Aplausi! Ihā! Un, protams, aplaus pašiem sev par to, ka mēs šodien šeit esam. Lai mēs varētu doties tālāk, ir vēl viena maziņa tehniska niansīte, ko mēs kopā šobrīd izdarīsim. Tā teikt, nākamais solis, lai mēs varētu komunicēt ne tikai aci pret aci, bet arī caur tehnoloģijām. Vienvārds sakot, mīļie draugi, jūs varēsiet uzdot savus jautājumus arī caur Slido. Tas nozīmē, ka šajā brīdī mums ir jāpiereģistrējās, jāiet iekšā mājaslapā slido.com vai jānoskanē šis te QR kodiņš, un kods ir šāds, lai tiktu iekšā MBU, ja māksla būtu uzņēmējiem, 2024. Uzrakstam MBU 2024, un tad, kamēr mūsu fantastiskie runātāji, uzņēmēji dalās ar savu pieredzes stāstiem, jūs varat savu interesējošo jautājumu uzrakstīt šajā te vietnē, un tad ar īkšķīšiem, ja jūs redzat kādu interesantu jautājumu, jūs varat pacelt nedaudz uz augšu šo jautājumu, ja jūs jūtat, ka jā, šis arī man jautājums interesētu. Un, protams, arī uz vietas paceļot roku, mēs arī varēsim uzdot jūs interesējošos jautājumus mūsu uzņēmējiem. Vai visi ir tikuši galā ar šo uzdevumu? Varam doties tālāk? Brīnišķīgi. Dāmas un kungi, mīļie draugi, man patīk mazi rituāli, mazi svētki, tāpēc kopīgiem spēkiem atklāsim šo te dienu, šo te fórumu, un tāpēc es gribētu kopā ar jums veikt atskaiti. Tā kā jaunajā gadā. No 108, 7, 6... Paga. Turpināsim no 5. Jaunieši ļoti jaudīgi iesāka. Jūs arī ļoti jaudīgi atbalstījāt. Es gribētu vēl dzirdēt jūs to cilvēku jaudu, ka mēs esam un varam un esam spēcīgāki. Tāpēc atskait no 5, nu tā kā jaunajā gadā, ka mēs sagaidītu jauno gadu, vai ne? Aiziet. 5, 4, 3, 2, 1. Uhu! Aiziet! Varam sākt mūsu fórumu. Dāmas un kungi, mīļie draugi, šo atskaitu vajadzēja vienkārši mums video kamerām, lai saprotu, kad muļķības beidzās un kad nopietnas lietas sākās.